Ja to gaismu var lēnāk dot. Vispār cik lēni var, ja tā mūzika ir diezgan gara. Ja gribat redzēt nebeidzamus skumjus un sāpes, jūs īstā vietā esat. Ja jūs gribat zināt, kā tas viss noticis, klausieties. Es jums stāstīšu. Ciao. Ciao. How many coming for you?
Būtu vai nebūtu, tāds ir jautājums. Šekspīrs ir pateicis ļoti vienkārši būt vai nebūt un saprot, kā grib. Kas man tur ir? Es nesaprotu. Kurā vietā? Nu, ar to būtu vai nebūtu. Tur... Nē, Zini, man laikam ir viss būtiskākais ir iepriekš sevī, lai man nevis tas dzimst šeit ārā, bet ir otrādā. Viņš ar to nāk augšā. Ar to viņš nāk augšā un ka tas birst pats no pār malām birst ārā. Viņš skaida, tur nav nekā pareizi ir, tur nav nekādas pauzes. Viņš skraida pa to pīru un mēģina, vai viņš pa parku staigā vai pa pīru un mēģina būt vai nebūt. Ne jau tikai būt vai nebūt, viņš ir bubini, bet tas, ka būt vai nebūt, kā šai situācijai vispār cilvēks var dzīvot. Un ar tur nekāda pauze nav, kurš ciest, nomirst, aizmirst. Tā ir viens variants, ka var būt, ka tā nihujā tur nesanāk ar to nomiršanu. Arī jau sapni tie, kas nāk tur nav smiegāt. Un tas viss faktors viena elpa ir. Smadzenes pirmais. Ja Hamlets spēlē talantīgs aktieris, kurš ļoti emocionāls, bet absolūti nesaprot, ko viņš pats runā. Romeo tāds var nospēlēt pa pirmo zortu nekādu vainu, bet Hamlet nevar, ja tu nesaprot, kas tur notiek. Pat viņa Ivo ir ļoti labs, viņš izdarīt varbūt visu tā perfekti, vēl nevar, bet smadzenes viņa ļoti pareizi darbojās. Un Rudāks jau ar saprašanu ziņā nav zemē metams. Un ar tai laikā vēl nebija. Ir bijuši gadījumi, ka... Kāpēc nacionāli, tur vēl bija citi apstākļi, un kāpēc izrāda arī dievs kādu nesanāca tur. bet kaut kāds Stonis neapšaubām ir labs aktieris, man viņa kaut kā neklapēja. Riepā divi bija normāli. Pirmā variantā bija laikam tā, ka Jūris bija Klaudijs un Jānis bija Hamlets. Priecājos jūs redzēt, sveikus un veselus. Es tik ceru, ka jūsu balsis nav zaudējušas skanīgumu kā nodilusi nauda. Nē. Priecājos tevi redzēt. Prieks tevi redzēt. Tā, Nu? Rādiet mums vajag. Kādu kvēlu monologu? Nē, nevajag klātiet. Viņš pat drusku ir apskaisties. Nu, ko te muļķojaties? Monologu dod. Kādu kvēlu monologu? Nu, vispār man personīgi nozīmē būt, tas nozīmē tomēr priecāties tomēr, ka tu esi. Ja tā var teikt. Jā, nebūtu tas būs tā, kā kad, ja tev nav vaļoties, kā saka, bezdarbība.
Man patīk zils debesis, man patīk tās puķis, kas te aug, man patīk, ka man ir klēpja datoriņš tagad, un man ir vecs Nokia telefons. Bet man patīk tās kaut kādas manas lietas, viņas man ienes dienā kaut kādas izmaiņas, vai es tur paskatos, kas ir noticis, puķiem lapas birst nost, vai tur kaut kas uzzied, debesī mākoņi nāk virsū. Saule lec, saule riet, fine, good. Aktieri, ko tu gribi jau pasti? Tvič, jop. Tiešām. Tas ir brīnums, ka tā var, bet to, suņi savu var izdresēt kaut galvā. Lūdzu. Bet aktieris ir tomēr tikai sūds no tavu viedokļu. Tad ievienu. Es joprojām negribu spēlēt teātri. Jo es vienkārši neredzu sevi teātrī. Es to jūtu kā savu kaut kādu posmu, ko es varbūt tagad izdzīvoju. Nav jau labi, bet es iekšēji esmu kaut kur citur. Principā es visu laiku tomēr ar to dzīvoju, kā agrā vēl es kaut kādā teātrī nonāku. Tas kaut kā iekšēji saistīts ar vēlmi pēc neatkarības. Es tomēr jūtos atkarīgs no teātra. Tā kā es tāpēc dzīvoju teātri, tad tas tā pats par sevi iznāk, ka es ārpus teātra vispār man nekas nenotiek. Es aizēju pāri ielai, teiksim, drusku tālāk uz veikalu, un tas viss pārējais jau viss teātri jau notiek. Kroders jau saka, ko tu rāksties, kādas muļķības, kad tu runāji, ies no teātra prom. Ai, beidz ākstīties. Varbūt viņam ir taisnība. Būt vai nebūt, tāds ir jautājums. Viss. Ņipo, tas ir tā, es ir kā tā publisējies, ja ņipoņi, ko nozīmē būt vai nebūt. Tad tu paskaidro faktiski, kas ir būt vai nebūt. Tas ir gandrīz vai braukt uz īriju. Tas ir faktiski vai pamest Latviju vai nepamest apmēram. Zināmā mērā. Uz īriju, bet tas ir nomirt aizmirst uz īriju braukt, bet vēl zina, kas tur tā īrijā, neviens nezina, kas tur galā ir. Ļoti daudz, kas atduros pret naudu. Un tā ir būtiska lieta. Un, ja es 5 gadus atpakaļ runāju ar režisoru, un es saku, tā ir tā problēma. Es nevaru izdzīvot. Vienkārši es skatos uz savām finansēm, un man nav kur likties. Un es nevaru atkal iet pie nākamā kolēģa, kuram varbūt ir viens ekstra dzīvoklis, kaut kur Rīgā aizķēries, lai viņš man viņu vai ne tā aizdod uz laiku. Man pār 30 gadi. Es gribu savu vietu, es gribu savējo kaktu, kas ir manējais. Es neesmu mājas dzīvnieks, ja tā varētu teikt. Ir, ko palikt ir un kaut kā. Tā kā Rīgā es teiksim, pats ir iekārtojis un pats ar grāmatas ir savas un tā, bet tā, ka šitā sajūta, ka tur tās manas mājas ir, es esmu pārāk daudz
Nu jā, faktiski no vienas vietas uz otras. Pirmā vieta bija Rīga stabila, tā bija Sibīrija, tā bija Ziemeļi. Ziemeļos arī 1, 2, 3, nu, principā 4 dažādās vietās pa laikam. Tad, kad atbraucu uz Rīgu, ar tur mētā pa priekš pie tantiem dzīvoja, tad tur kaut kur, un tad, nu jā, tā bija Liepa, tad bija Aklabā, tā kā man, redz, jau visu mūžu es nodzīvoju vienā vietā, tad tur kaut kāda mājas sajūta rodās. Protams, es pieņemu situāciju, kāda viņa tagad ir, bet nu, ar tālajošu plānu skaidrs, ka es savu gan finansiālo situāciju mainīšu, jebko. Tas jau rokas stiepiena attālumā. Tā kā, bet nē, mani šī situācija neapmierina. Un kā jūs prāt, kultūrai pašlaik klājas labāk vai sliktāk nekā bija toreiz? Kultūrā vienmēr ir labi, tāpēc, ka jo sliktāk dzīve, jo krasāks ir tās pretdarbības, līdz ar to daudz, kas notiek. Un arī, ka ja ir laba dzīve, arī rodās tādi apstākļi, ka cilvēkam nav jāmokās un tu var brīvi nodoties savam darbam. Tā kā abos gadījumos kultūra vienmēr pastāvēs. Ir ļoti svarīgi apzināties, tas ir augstākās sfērās, ka kultūra tomēr ir vispamatā, un ja tās nav, tad nekas vairāk tur nezināt. Pavisam vienkārši, nekulturāls cilvēks nevar kulturāli strādāt, un ja strādā nekulturāli, tāpat grāva rakšana, tur kaut kas nelabs sanāks. Pašā valdībā lielākoties ir nekulturāli cilvēki. Piemēram, Šlesters var būt ļoti, teiksim, enerģisks un tā tālāk, bet ja viņi sauc par kulturālu cilvēku, tad tā ir anekdota. Jo. Bet tas ir patiesi, vai ne? Tas ir absolūti patiesi. Tā ir pilnīgi depresīvās. Viņš atzīstās savos depresīvos stāvokļos. Un tā viņš no šitā te un nevajag steigties, tā viņš drusini, nevajag, protams, 2 stundas pabīt, viņš vārds saka, visu pasauli man riebās. Un tā viņš tā paskatās uz vienu, uz otru, saka, jo no viņiem, ja tikai var ņemt to kāds brīnumdarbs ir cilvēks, nu pasaka, 2 forši čaļi izskatāt. Kamēr tu nezini, ar ko viņi nodarbojot. Pasaules brīnums un kas viss, un tad ir beigas, ir kāda visam jēga, ja jūs piedzimstat ar talantu un visu forši, ka beigās no jūs paliek pāri tikai šitā 2 sodu brāļi. Viss. Būtu vai nebūtu, protams, viena lieta ļoti būtiska. Principā pagaidām dara, kā nes, bet ļoti svarīgi tas, ka tev vajag atbildi no skatītājiem. Tu nepaidies no viņiem. Un otrs, ka tas viss, ko tu saki, tā ir tava personīgā sāpe. Es nekad nevaru pieķerties draugiem tikai kā draugiem.
Jo es riskēju iemīlēties draugos. Un tā ir baigi bīstamā lieta. Un es savā dzīvē nemāku atdalīt tās lietas, kas ir draudzība un kas ir mīlestība. Un tāpēc man būtībā drauga nav, lai es izvairītos no tā, kad ir pārpratumi. Ļoti vienkārši un pilnīgi neiedzīgi. Māksla ir svarīgāk par mīlestību, pēc manas saprašanas. Ja māksla ir tā īstenība. Es nevienai dāmai nekad neesmu teicis tādas vārdas, es tie mīlu, ka man nekas nav bijis. Tajā ziņā es esmu principā ļoti godīgs. Bet no otras puses es jūtu, ka es tagad dāmai kleitēju visu šito savus jūtas. Vispirms, ka es brīdī tā, ka ak, Dievs, tu tā, ka es jau 100 reizes teicu. Un ka noštampojās vienkārši, tas tā kā slikts aktieris. Un man ir tāds sajūta, kā sliktam aktierim, ka viņš sūdīgi spēlē savu lomu, skatos pa laikam šai ziņā. Nu, Hamlets jau ir viens. Protams, ka Hamlets ir viens, un Hamlets ir apzināti nolikts viens savu problēmu priekšā un kā savas pasaules saimnieks. Viņš ir apzināti nolikts viens, lai mēs apzinātos, ka mēs katrs esam viens. Jo attiecības viņas varbūt nezinu, cik labas, bet viņas tomēr ir savu veidu cietums, tas ir. Visvairāk es esmu draudājis, tas bija pilnīgi slapš no sākuma līdz beigām visu filmu, bija Japāņu filma par Tokio olimpiādu. Lai miers visām kristīgām dvēselēm. Lai Dievs sajūtas. Bet dzīvē es neraudu sen jau vairs. Tas meistardarbs ir cilvēks. Pasaules valdnieks. Radības kronis. Bet kam vajadzīgs šis kronis, no kura pārpaliek tikai pīšļi. Būt vai nebūt? Tāds lūk ir jautājums. Kas prāta cienīgāk? Vai ciest tos sitienus, ar ko mums liktenis vajā? Vai pacelt ieročus pret moku jūru un tās ar varu izbeigt? Ja nomirt, aizmigt un just, ka iemiegot tiek darīts gals gan ciešanām, gan citām likstām, kas mums vajā. Jā, šāds mērķis būtu vēl ilgu vērts. Ja nomirt, aizmigt un mega varbūt sapņot. Jā.
Man realitāte rokas ir visu laiku tā kā sapņos apvien kaut kas līdzīgs. Es zinu, ka tā sajūta tāds, ka, zinu, kā sapni, teiksim, es atceru, bija man vienu laiku tāds periods, ka es stāvēju augstā kalna galā un tad eci zemē, zinādams, ka tā nekad nenositīsies. Un var šī dzīvē, tāpēc es ļoti daudz sūdzes savādīs, ka nav šī tā apziņa, ka tam visam būs kaut kādas reāls sekas, teiksim. Un tur ir tas, ka viņam ir totālā humora sajūta. Un tu vari skatīties, kā tu gribi šito, kad es pat nogalēju asinis un kas vēl. Un cik tas viss ir muļķīgi. Un saru tā traģēdija pārvēršas par komēdiju. Un tur ir šitā apjaut, ka tas viss faktiski no malas skatoties ir komiski. Un to viņš ļoti... Un tas palīdz izkūpties no viss šitā pārdzēma laukā. Jaunu cilvēku, viņam kādu 18 gadi, ja, kad visa dzīve priekšā, visas, teiksim, universitātes, visas izdarības un izrīcības, tad viņi paņem un aizved prom uz to Sibīriju. Ja? Es domāju, ka normāls cilvēks ar hamletisku uztveri tai Sibīrijā nevarētu izdzīvot. Bet viņš izdzīvoja tur ar to, ka viņš, es tā īsi runājot par visu pasmējās. Man ir slimīgi tā humora sajūta, jo es jūtu, ka faktiski te nebūtu jāsmējās, bet man nāk smiekli. Tas nāk no visu, lai tas Sibīrijas kopā kaut ko tur, jo tur ir gadījies redzēt tādas vispār, kā saka, visādas nepiebušanas un nelaimes un tam līdzīgi. Kā tās mūsu nelaimes liekas, ka tās tiešām muļķīgas. Un tad šitā tas gājiens. Saka, ar Dievu, vecā. Tā viņš saka, un arī jūs, kas esat pa 8 latiem sanākuši. Un tad viņš nāca izģīt balstu. Bērnībā viens bija, ka es arī jau tas pats pirmais bija cirkus klauns, ko es gribu, kam prasīja, ko es gribu, par ko es gribu būt. Un nākošais bija Kurstiņš laucis, tāpēc, ka viņam bija cilindrs, acīm redzot. Ja, bet tev nav izdevies tos līķus pa priekšu aizvākt projām, un tad, cik baismīgs skats, ir tā īsta nāves pļauja. Ej, šitos līķus drīzāk vācies prom. Un tad viņš ir to nokārtojis, te ir tīri skatot, tā viņš iet. Tā, un tagad būs jāvalē, tad būs Godmanis, Šlesers un Šķēlē. Blatā. Un tas ir tas, kas tu ironiju izsauc. Jo, principā tas ir, vai nu tu pakaries, ja tā nopietni runā. Ja tu aptver vispār, kas ir pasaule un kas ir, kur mēs ejam, tad ir divi varianti, vai nu jāņirdz vai jāpakarās. Ja, kā prasts saka, vai nu nezinu, vai nu raudāt vai smieties. Ja kāpēc raudāt, ja tu vari smieties? Tas katrā ziņā patīkamāk. Viņš ir brīvs cilvēks, viņš taisa teātri un priecājās. Ko viņš dara? Viņš nav. Teātris viņam ir viss. Jo, ja pat ziemeļos viņš atrada iespēju taisīt teātrijā, tātad tas ir vispār, tas nav ārā dabonams no viņa, jā. Viņš vienkārši, viņš nebūs dzīvs, ja viņš netaisīs teātri. Tā ir viņa dzīvība. Viņam dzīve vienmēr bijusi, saprot, tā kā materiāls teātrim, pakārtots,
tas ir izēja materiāls. Tas ir tikai kā tur teica, ka sižets nelielam stāstam, jā. Kā tur tagad sanāk? Tā aiztais un ciet, lūdzu, jā? Man ir ļoti daudz paziņu, bet draugu nav. Es pats tur esmu vainīgs praktiski. Visā visumā es domāju, ka viņam draugi vairāk ir Šekspīrs, Gēte, teiksim, Aristotelis un tā tālāk un tā tālāk. Nē, nu dabīgi, ka tas kaut kur, vai nu audzināšanas ziņā, jeb tā kā visu laiku tās grāmatas kaut kur apkārt bija. Tas tāpat kā tas teātris. Nu, visu laiku, cik man bija, ka es knapi kaut ko apjēdzu, ka man jāved uz teātris. Katrā ziņā es varētu būt bibliotēkars. Vienu otru gribās izvilkt un nest uz istabu. Piemēram, Latvijas atzimšana, kas tā pa grāmatu tāda? Kur no viņa ir atzimusi? Tagad es saprotu, kāpēc Pātera aizsūtīja uz Sibīri. Tas ir Roberta Kodras sakārtots grāmatas, pirmās bildes ģenerāls Valods un Kārlis Ulmers. Šito es nesīšu atpakaļ, tas viņa... Šitāds grāmatas no viņiem, ko uzticēt. Viss jau nu neatradīs. Pēkšņi no jaukā dienā viss biblioteka, ko es esmu pakļis, visu mūžu, ko es esmu tiešām pakļis kolekcionējis un sakrājis. Tur ir milzīgi liela tā biblioteka. To es atdodu Valmieras teātrim, viss jau cauri brauc, šitai istabi. Kur jēga nekāda. Būtu vai nebūtu? Tāds ir jautājums.
šitas nav slikti, ka viņš sāka tam grāmatām. Jo, principā, visas monologs iet uz to, ka viņš meklē atbildi, kur es atradīšu atbildi uz to, ko man tagad darīt, tā prasti runājot. Un tas, ka viņš uznāk un bišķi pastāv pie tām grāmatām, bet nekādā ziņā, protams, viņš neņem to nevienu. Nē. Tas grāmatas var palīdzēt. Bet vajag tieši otrā, un šodien, es nezinu, kā tas no malas, bet kaut kā, kad tu tā iekšēji mierīgi tā pie sevis domā, par ko te vispār, kas vispār pasaulē notiek, par ko mēs te runājam? Jā. Saprot, man personīgi beigās bija tā, ka es nezināju, ko tev teikt, vai ka tas ir forši, vai ka tas nav īsti riktīgi. Es nesaprotu norādījumus, ko viņš dod, jo es nezinu, cik viņi ir precīzi. Un vai tie ir norādījumi par lūgas materiālu, vai tie ir norādījumi par viņu sarežģīto dzīvi, ko viņš ir nodzīvojis. Apmēram tā. Dod tādu mājienu zīmi, ja, ko apmēram viņš tā ir redzējis, tā, kā viņš to ir vīzija man bija. Ja. No tā tu mēģini tad tuvoties tam, ko viņam vajag. Senāk, es domāju tā, tur tagad burts burtā pierādīs, redz, kur ir te rakstīts, ka tā un tā. Nē. Viņš tagad lielās līnijās, lielos triepienos taisa tos savus molbertus. Es uzdodu jautājumu, kāda ir atbilde? Nestāst man par to, ka 5. ķēvē piedzim 7. kumeņš vai ne, un 3. paudze jau. Es nezinu. Viņš gulēja mēģinājumos. Tad ko tad man teikt? Viņš ir... Tomēr, ģēnijs. Kaut arī tas it kā nav pieņemts, ja, kad to tā noformulē. Viņš bija ārkārtīgi demokrātisks. Ja viņš būtu stingrāks un es nezinu, despotiskāks vai tāds, ja, tad varbūt viņš varētu vēl spicāk, ja, kaut ko dabūt ārā no aktieriem, jā. Protams, ļoti mīlu aktierus. Ļoti. Tas, kā šis režisors uzticās aktieriem, tas ir fantastiski. Tā ir lielākā bauda, ko aktierim var sagādāt režisors, ir uzticēties viņam. Vistuvāk tam būt faktiski ir tā, ka mēģinājuma laikā. Tā vismaz man rādās. Jūs tad, kā lai es to definēju, kāpēc, un tur man ļoti grūti, bet pēc jūšanas apmēram tā ir. Un nebūtu ir, jā, ziemeļos bija tas nebūtu diezgan tuvu brīži. Pauze. Kā tad man jārīkojas tajā iepriekšējā, kad ar Hamletu to traku? Viņš iekšķīgi ir aktīvāks daudz, viņš tagad bija tāds prātīgs. Viņš varbūt drusku arī... Jums jau ir cīņa, faktiski viņš to grib dabūt, Es jau nevaru to izrādīt, ka viņš neatbild, ka viņš man neatbild visu laiku šitā, kad es netieku viņam klāt. Tas. Es jau just, ka viņš nes. Nu jā. Tas jau drusku kaitīgi. Tur ir tā lieta. Bet nevar jau izrādīt. Tomēr augstu, nervozāks, jo augstdzimis tomēr jau... Bet mērķis jau paliek, kad man jādabūna, jāizvāk no viņa laukā, un šis neko. Viņš ir tāds dirs, tas Hamlets, neko viņš neatbild. Tad ir tik daudz gadu pagājis, liekas, kā 35, ja? Ka manī vēl ir viss dzīvs, tas, kas šajā
iestudējumā bija, viņš skan un vibrēja it kā, ja? Un tās izmaiņas momentā, kā tādā kamertonī jūt, ja? Tas ir cits kaut kas, tas nav tas. Redz, Hamlets visur ir robežu situācijās. Tātad aktīvs process. Te taču ir ārkārtīgi interesanti, ko Kroders ir teicis, tās jau viss ir viņa piezīmes. Kroders visur var parakstīties, Kroders. Man ir tā kā Hamletā. Tieši tā kā Hamletā viņš visu laiku šaubās darīt vai nedarīt. Tas ir tas, ko es vēlos, ko es vēlos. Tieši tā kā Hamletā. Es vēlos attālināties no šīs Hamleta daļas. Galu galā pašā pamatā. Hamletam ir vieglāk pašam nomirt nekā noslēpt ko otru Klaudiju. Bet tā kā faktiski, tā ir, principā tas ir, ka tu nevari kā inteliģents cilvēks. Gandrīz šitā labāk, ka lai man nodur un tad mirt, tad man nebūs nekas jādara vairāk. Ja manā dabā varoņu darbi jau pavisam nav. Man attaisno tas, ka Tolstojs ir teicis, ka inteliģents cilvēks vispār nevar būt varoņs. Un tas man tā ļoti šis teiciens iepriecina. Ar šitādu varētu gan. Vai te par šito vietu? Negribās tur atstāt nekādas švīgas, neko tādu, bet nekā nepaliek. Pamēģini vienkārši tur, ko viņš ir tā. Man jau redzīt, man jau apmeta viens, ka tikai sajūta. Viss. Un tīri vizuāli varētu diezgan labi izskatīties, ka viņš iet pār galvu. Saprotiet? Ja viņš iet tā kā... Tā kā, ja katru izrādi Hamlets beigās mirst, tad es ceru, ka tā kaut kāda tā daļa no Hamleta, kas ir manī, ka viņa arī katru izrādi mirst. Mums draugs mazliet pacieties šeit postu pasaulē un visu izstāsti. Tālāk klusums un tā galīgi sašļūp. Tālāk klusums. Nu jā. Hamlet būt vai nebūt, ja tur tomēr ir vairāk iekšā, ja nekā tikai, teiksim, tur dzīvot vai nedzīvot, ja tur dzīvot vai mirt. Tur tomēr. Visu laiku ir tas, ka vienkārši tevi brīvu cilvēku, ja, kurš ir brīvs un kurš grib būt brīvs, ja, tevi regulē, tevi piespiež būt nebrīvam, ja? Piespiež darīt tā, kā tu nejūti, tā, kā tu nedomā. Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. Būt vai nebūt, tāds ir jautājums. Nu, paldies par mēģinājumu. Lai dzīvo zirgs un zvirbulis, tad sētniekam būs darbs. Tu zini tādu pantiņu? Lai dzīvo zirgs un zvirbulis, tad sētniekam būs darbs.
Labvakar, sveiciens visiem izrādēm, sveiciens visiem izrādēm, pirmais transports. Jā, apaļus. Tad esi karšots. Es nekad nesapratīšu, kas ir kroderis. Ja kāds var saprast, tad man viena draudzene, kas saka, ka viņi man pazīstot, tā kā saka, pa visām detaļām, bet es viņai neticu. Ja es pats nezinu, kas ir kroderis, un pat vēl no malas. Kaut no malas kādreiz vieglāk pateikt. Pardon? Būs vai nebūs?